varētu ziņot par noziegumu. Lūdzu piecelties. Tiesas sēde tiek pasludināta par atklātu. Tiek izsludināta krimināla lieta numur 237 par krimināla likuma 139. pantu 1. punktu par svešas kustamās mantas atklātu zādzību. Tiesas sēdē ieradušies apsūdzētais Valdemārs Rava, apsūdzētā advokāts Niklaus Davidovičs, cietusī Samanta Jankeloviča, prokurors Svens Tītavs un lieciniece Helēna Liepiņa. Lūdzu, pirms tiesas sēdes procesa uzsākšanas parādīt personu apliecinošu dokumentu. Lūdzu apsēdieties. Lūgums liecinieci Helēnu Liepiņu atstāt tiesas zāli līdz brīdim, kad tiks uzklausītas liecības. Pēc krimināla likuma 139. panta 1. punkta tiek apsūdzēts Valdemārs Rava par svešas kustamās mantas atklātu zādzību. Tiek piespriests brīvības atņemšana līdz 4 gadiem. Apsūdzētais, vai saprotat, par ko tiekat apsūdzēts? Jā. Vai atzīstat savu vainu? Nē. Izsauc apsūdzēto Valdemāru Ravu. Uzskatu, ka esmu nepatiesi apsūdzēts, jo šī laika brīdī nebiju skolā, bet biju ārpus Rīgas. Šo Samantu Jankeloviču. Es, Samantu Jankeloviču, 2014. gada 24. novembrī pēc zvana saņemšanas no draudzenes pametu skolas koridori uz krēslā atstājot somu. Tad atgriezos pēc 10 minūtēm, soma vairs nebija, un mana klases biedrene ziņoja par zādzību. Lieciniece Helēna Liepiņa, cietušās klases biedrene. Brīdinu jūs par atbildību, jūs teikt tikai patiesību. Kādu liecību jūs varat sniegt par 2014. gada 24. novembra notikumiem? Es, Helēna Liepiņa, 2014. gada 24. novembrī, gaidot zvanu uz stundu, sēdēju 2. stāvā un redzēju, kā cietušais Samantai Jankelovičai apsūdzētais Valdemārs Rava nozog rokas somu. Es, Valdemāra Ravas advokāts Niklaus Davidovičs, uzskatu, ka Valdemārs nav vainīgs, jo kam viņam būtu vajadzīgs sieviešu rokas somu. Man ir pierādījumi pret Valdemāru Ravu. Uzreiz pēc notikumiem devos pie skolas dežurantes, lai varētu apskatīt video ierakstu par zādzību, protams, to iesniedz policijā. Lieciniecei iziet no tiesas zāles. Protams, šis pierādījums tiek ņemts vērā. Pēc notikuma vietas apskates tika atrasts vainīgā mata paraugs ar vainīgā DNS. Pēc liecībām un pierādījumu apskatīšanas jūs tiekat apsūdzēts Valdemāra Rava. Jums tiek piespriest brīvības atņemšana līdz 4 gadiem. Tiesas sēde tiek slēgta.